Sveicināti 4. adventas nedēļā, studijā Ģirds Linde ar ziņām. Kā vienmēr sāksim ar kristīgajām vēstīm. Katru Ziemassvētku sezonu ASV atkal aktualizējas diskusija par to, kā cilvēkam ir pieņemams sveicināt vienam otru svētkos. Tradicionālais Merry Christmas tiek uzskatīts par klasiski kristīgu sveicienu, kas atgādina par Jēzus Kristus dzimšanu un kristīgās ticības nozīmi svētku laikā. Savukārt arvien biežāk sabiedrībā tiek izmantots neitrālais Happy Holidays, kas ir domāts, lai iekļautu dažādu reliģiju un kultūru svētkus. Šis sveiciens bieži tiek atbalstīts uzņēmumos, skolās un publiskajās vietās, lai izvairītos no kāda diskriminācijas vai izslēgšanas sajūtas. Šī debate atspoguļo plašāku kultūras spriedzi ASV starp kristīgās tradīcijas saglabāšanu un sabiedrības centieniem būt iekļaujošiem visiem. Kritiķi uzsver, ka Happy Holidays var zaudēt Ziemassvētku garīgās un reliģiskās nozīmes atgādinājumu. Reliģijas eksperti un kristīgo organizāciju pārstāvi norāda, ka patiesā vērtība nav tikai sveiciena vārds, bet cilvēku attieksmē un atmiņā par Kristus dzimšanu, par mīlestību, līdzcietību un ģimenes kopību. Šis jautājums ir arī kultūras dialogs par to, kā sabalansēt kristīgās tradīcijas ar daudzveidīgu sabiedrību un saglabāt Ziemassvētku garu visiem. Latvijā jau ilgu laiku lielākā sabiedrības daļa lieto sveicienu priecīgus Ziemassvētkus, kas atbilst pagāniskajām paražām. Bet no kristīgās tradīcijas būtu jāsaka priecīgus Jēzus Kristus dzimšanas svētkus. Šo svētdienu būs 4. noslēdzošā adventa Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laikā. Latvijā notiek dažādi koncerti un pasākumi, īpaši Rīgā, piedāvājot baznīcas koncertus, piemēram, Rīgas domā. Tradicionālos Ziemassvētku tirdziņus un svētku programmas, kā arī ģimenēm piemērots pasākums kultūras centros, piemēram, Rīgas dizaina tirgus. Rīgā turpinās adventas mūzikas programma Riga Christmas Songs un Tallinas ielas kora koncerti. Liepājā gaidāms muzikāls Mariachi Christmas, bet arī citos novados, piemēram, Aizkrauklē un Ogres pusē skanēs svētku mūzika un koncerti. Latvijā turpinās plaša Ziemassvētku tirdziņa no Rīgas sirdī notiekošā Vecrīgas Ziemassvētku tirgus ar vairāk nekā 80 standiem un aktivitātēm līdz Kalnciem, Kvartālu un Āgenskalnu tirdziņiem. Valsts policija svētku laikā no 23. decembra līdz 5. janvārim rīkos pastiprināts pārbaudes uz ceļiem. Svētku laiks nereti pārvēršas par traģēdiju. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka šoferi brauc reibumā un notiek avārijas ar cietušajiem un bojāgājušiem. Tāpat policija novērojusi, ka joprojām daļa gājēju nelieto atstarotājus. Šogad dzīvību zaudējuši vairāk gājēju nekā pērn. Lai nepieļautu sēšanos pie stūres reibumā, policija svētku laikā rīkos pastiprināts pārbaudes. Likumsargi aicina transporta līdzekļu vadītājus pret šiem reidiem izturēties ar sapratni. Tāpat policija centīšoties būt redzama visā valsts teritorijā. Policija arī aicina sabiedrību ievērot drošības prasības pirotehnikas lietošanā, tostarp iegādāties pirotehniku tikai legālās tirgošanas vietās. Tāpat likumsargi aicina svētkos parūpēties par mājokļu drošību, jo garajās brīvdienās daļa iedzīvotāji izvēlēsies doties ārvalstu ceļojumos. No 2026. gada 1. janvāra stāsies spēkā valdības lēmums par valsts nodevu palielināšanu pasas un personas apliecības izsniegšanai. No 1. janvāra valsts nodeva par pasas izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 50 eiro, bet par izsniegšanu 2 darba dienu laikā 75 eiro. Personas apliecības jeb EID kartes izsniegšanai 10 darba dienu laikā valsts nodeva būs 30 eiro, savukārt 2 darba dienu laikā 45 eiro. Konkursā Latvijas gada auto par uzvarētāju atzīts Spāņu apvidus automobīls Cupra Terramēr. Uzvarētājs noskaidrots žūrijai balsojot par 7 finālistiem. Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 33 jaunākie automobīļu modeļi, kas pretendēja arī uz tituliem konkursa atsevišķās nominācijās. 2. vietā ierindojās Volkswagen Tayron, bet 3. vietu iegūs Dacia Bigster. 4. Renault 5 E-Tech, 5. Škoda Aeroq, 6. Kia EV3, bet 7. Hyundai Inster. Nominācijās gada mazais auto, Latvijas gada auto dizaina balva, gada sportiskākais auto un gada elektroauto uzvarējis Renault 5. Nominācijā gada bezceļa auto uzvarēja Toyota Land Cruiser, bet nominācijā gada premium auto uzvarējis Hyundai Ioniq 9. Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā 12. decembrī dzimis Linneja divpirkstu sliņķa mazulis. Tas ir pirmais sliņķu mazulis Rīgas zooloģiskā dārza vēsturē un arī pirmais pēcnācējs vecākiem mātītei Lelei un tēviņam Lūkasam. Mamma ar muzuli lielākoties uzturas ekspozīcijas stūrī, kur jūtas droši un mierīgi. Mazulis daudz guļ, bet ik pa laikam mostas, lai pāēstu vai izstaipītos. Noskaidrot mazuļa dzimumu varēs tikai pēc pāris mēnešiem, kad mazulis sāks uz
neilgiem mirkļiem norāpties no māmas vēdera, lai pētītu apkārtni. Eglītes meklēšanas svētkiem Latvijas valsts mežos ir tradīcijām bagāts un priekpilns kopā būšanas pasākums. Eglītes svētkiem var doties meklēt tikai akciju sabiedrības Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos Latvijas teritorijā. Latvijas valsts meži apsaimniekoto mežu izvietojumu precīzi un pārskatām var aplūkot LVM geomobilajā lietotnē, kas ar navigācijas iespēju palīdzēs ērti un droši arī nokļūt līdz noskatītajai vietai mežā. Dabā valsts mežu robežās atzīmēts ar LVM īpašuma zīmēm, uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Eglītes stingri aizliegts cirst jaunaudzēs aizsargājumās teritorijās, kas apzīmēts ar ozolu lapas zīmi, kā arī citu īpašnieku mežos. Savu svētku rotu droši var meklēt meža ceļu malās, kvadrātstikās grāvju malās, zem elektrolīnijām, kā arī pieaugušā mežā zem lielākiem kokiem. Izvēlētās eglītes augstums nedrīkst būt lielāks par 3 metriem un cēlma diametrs 10 cm augstumā virs sakņu kakla nedrīkst pārsniegt 12 cm. Var izmantot gan cirvi, gan mačeti, gan visticamāk zāģi, jo eglīte jānocer iespējami tuvu zemē. Tuvojoties gada nogalē, iedzīvotāju aptauja rāda, ka 59% Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētkus un Jauno gadu pavadīs mājās un nekur neceļos. Savukārt 27% iedzīvotāju plāno apciemot draugus un radus tepat Latvijā. Daļa respondentu plāno apmeklēt Ziemassvētku tirdziņus Eiropā vai doties uz eksotiskākiem galamērķiem, bet kopējā tendence rāda, ka cilvēki vēlas gada nogali pavadīt mājās. Kā liecina aptaujas dati, tad līdzīga situācija vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Lietuvā 52% iedzīvotāju svētkus pavadīs mājās, savukārt Igaunijā 64% paliks mājās. Eksperti norāda, ka iedzīvotāju izvēle svētku laikā palikt mājās ietekmē gan ekonomiskā situācija, gan vēlme samazināt svētku izdevumus, kā arī pieaugošā interese par mierīgāku un ģimeniskāku gada nogales pavadīšanu. Ziemassvētkos pārliecinoši lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, 75% apsveikumus raksta WhatsApp un citās mobilajās lietotnēs, liecina aptaujas dati. Tikai 6% iedzīvotāji Ziemassvētkos vēl sūta tradicionālos ar roku rakstītus apsveikumus pa pastu. Vienlaikus 42% iedzīvotāji Ziemassvētkos izvēlās piezvanīt un apsveikt pa telefonu. Šī apsveikuma forma kļūst izplatītāka palielinoties vecumam, jo vecāks respondents, jo biežāk viņš dod priekšroku tieši telefona zvanam. Vairāk nekā puse, ja 57% Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka viņiem patīk sūtīt Ziemassvētku apsveikumus. Tajā pašā laikā 20% norāda, ka, lai arī apsveikumu sūtīšana sagādā prieku, tā var radīt arī papildus spriedzi īpaši svētku laikā, kad jānomā par daudziem tuviniekiem vienlaikus. Jāsarūpē dāvans, jāplāno svētku galds un tam līdzīgi. No aptaujas rezultātiem redzam, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētku apsveikumu nosūtīšanu joprojām uzskata par svarīgu tradīciju, taču to forma mainās. Kā vienmēr, kāda ar sportu saistīta ziņa. Skatītāji un sporta līdzjutēji ir aicināti apmeklēt pasaules kausa sacensības bobslejā un skeletonā klātienē Siguldā jau šonedēļ ar bezmaksas ieeju un plašu sacensību programmu. Siguldā šodien sāksies oficiāli pasaules kausa sacensību nedēļa bobslejā un skeletonā. Šī sezona ir olimpiskā un sacensības Siguldā sportistiem ir īpaši nozīmīgs posms ceļā uz 2026. gada Ziemas olimpiskajām spēlēm Cortīnā, Itālijā. Federācijas prezidents Ansis Zeltiņš uzsver, ka Siguldā klātienē iespējams redzēt pasaules spēcīgākos sportistus un Latvijas komandas gatavību olimpiskās sezonas kontekstā. Siguldas novada domas priekšsēdētājs Linards Kumskis norādīja, ka šādas starptautiskas sacensības ir nozīmīgas ne tikai sportiski, bet arī ekonomiski, veicinot uzņēmējdarbību un apliecinot novada spēju uzņemt pasaules mēroga pasākumus. Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipuls atzina, ka sezonas sākums nav bijis ideāls. Tomēr notiek sistemātisks darbs pie uzlabojumiem ekipējumā un sastāvos. Vīriešu bobslejā Latviju pārstāvēs piloti Jēkabs Kalenda un Renārs Granpiņš. Bet sieviešu konkurencē pasaules kausā debitēs Amēlija Kotāne, startējot gan monobobslejā, gan divniekos. Skeletonā Latvijas komandu pārstāvēs Dārta Neimane, Marta Anģāne, Emīls Indriksons un Dāvis Valdovskis. Šonedēļ Siguldā pulcējusies rekordliels dalībnieku skaits un sacensību programma ir paplašināta. Pirmie starti paredzēti jau šovakar, bet sestdien gaidāma
Īpaši aktīva sacensību diena, kuru papildinās arī grupas Singapūras satīnas uzstāšanās. Organizatori aicina ikvienu sporta līdzjutēju apmeklēt pasaules kausa sacensības klātienē Siguldā. Ieeja ir bez maksas un skatītājus sagaida augsta līmeņa sports un svētku atmosfēra. Noslēgumā, kā vienmēr, laika vēsts. Sestdienā gaidāms lietus, svētdien tikai vietām Vidzemē un Latgalē. Gaisa temperatūra sasniegs +2, +7 grādus, savukārt pirmdien kļūst pāris grādus vēsāks un dažviet gaidām īslaicīgi nokrišņi. Paredzams, ka otrdien Latvijā no ziemeļaustrumiem ieplūdīs augstāks un sausāks gaiss. Vakarā jau visā valstī iespējams sals. Sniega būs maz, tādēļ galvenokārt gaidāms kailsals. 24. decembrī iespējams saulains laiks un gaisa temperatūra dažviet valsts austrumu daļā var noslīdēt zem -10 grādiem. Tomēr jau pirmajos Ziemassvētkos piekrastē iespējams atpūsnis, tāpat daudz vietā Latvijā var uzsnigt sniegs. Lai jums jauks un svētīgs vakars!